Tā, pasāds B6, standarta kļūdiņa bija kļūda par šo te devēju ABS sensors. Stāsts, kuri visā šajā pasākumā ir. Te ir stāsts par to, ka nevajadzētu vienkārši mainīt tad devējus un nesaukties, kā viņas mēdz saukt, par detaļu mainītājiem, kas maina detaļas tikai pēc kļūdas, attiecīgi ieejot sistēmā. Un griežot riteni redzēju, ka šī te lasījumi no šī te sensora notiek, ja, nāk signāls iekšā, bet šis te signāls bija haotisks ar lieliem pīķiem. Un viņš nebija plūdens, kā viņam vajadzētu būt. Tad izņemot ārā ABS sensoru, attiecīgi šāda te problēmiņa tika konstatēta. Jā, gals ir bojāts. Līdz ar ko rodās tad attiecīgi jautājums, kas šo te galu sabojāja. Un noņemot riteņa gultni, ja, kur ir vecais gultnis, tad tika konstatēta šāda te lieta. Šis te ārējais ir ABS gredzens. Ja. Kā redzams, viņš ir sliktā stāvoklī, zem viņa ir palīdusi apakšā rūsa, līdz ar ko gredzens ir bojāts, kaut gan teoretiski gultnis ir labā stāvoklī, bet šajā gadījumā nāksies mainīt gan ABS sensoru, gan riteņa gultni. Lūk, starp citu, jaunais gultnis. Jā, šādi tad, vajadzētu izskatīties šim te ABS devējam. Jā, bet ir stāsts par to, ka ja jūs izņemat ārā ABS sensoru un ieliekat iekšā šādu te jaunu ABS sensoru pēc kļūdas, kas jums ir saglabāt zinājuma vadības blokā, ar šādu te vecu un bojātu ABS gredzenu, visticamākais, kas notiktu, jūs bojāt gan jauno devēju, gan arī netiktu atrisināt šī te kļūda, problēma. Tāpēc vienmēr svarīgi veicam datordiagnostiku, pareizi iedziļinamies problēmā un daram visu ar pirmo reizi. Es domāju, klients būs laimīgs un ar to arī beidzās šis stāsts.